Jau, čau. Laisi neesmu bijis ierunājis nevienu video, bet šoreiz laikam jau būs jāierunā video, jo vienkārši tas, kas notikās globāli un tepat vietējā līmenī, tas vienkārši ir murgs. Un tad pateikšu, kāpēc. Runājot par globalizāciju un imigrāciju. Un tad paskaidrošu, kāpēc. Tātad, gribēju aizdot uz Maksimu, uz lielo Maksimu, nopirkt ābolus, jo man garšo Maksimas āboli, un 5 litru ūdens tilpumus. Tad lūk, aizdot uz Maksimu, mēģinot atrast tuvāko ieeju Maksimā. Es nopirkoju auto, kad saule krīt, saules kritums ir tāds, kāds viņš ir. Tad lūk, aizgāju uz Maksimu, nopirkt to, ko man vajag. Un nākot atpakaļ, es varu savu auto atrast nevaru. Meklēju vairāk kā stundu. Jau bija izbesījies. Meklēju gan šā, gan tā. Ieeju. Es vienkārši neatceros. Tas ir neatcerējos. Bet, kā es teicu, mēģināju nopirkot Maksimai pēc iespējas tuvāk, un izrādās, ka nebiju nopirkojis pēc iespējas tuvāk, jo es joprojām to Akropolis Maksimu, to Akropoli neesmu iepazinies ar viņu pietiekoši daudz, un acīm redzot, es neiepazīšos, jo tik pretīgas pieredzes man nav vajadzīgas, kad es ar 2 smagiem ūdens tilpumiem, katrs 5 litri, un ābolu maisu, mazo maisiņu, klīstu pa Akropoli, klīstu apkārt Akropolei, abām pusēm. Eju šitā krustu šķērsu, lai atrastu savu fucking autiņu. Izbesījies, pēc vairākās stundas meklēšanas, izbesījies, vienkārši padevos un gāju uz informācijas desku, informācijas galdu. Un tā ļoti sirdīgā balsī teica, ka man ir vajadzīga apsardze, parādīja savas mašīnas foto, vajadzīga apsardze, lai vienkārši man fucking palīdz atrast šitajā fuckingajā murgā manu mašīnu. Apsardze, paldies Dievam, atnāca ātri. Un galu galā, lai atrastu manu auto, tika pieslēgti 4 apsargi. 4 apsargi, un tad apmēram 20 minūtes pagāja, kamēr mana autiņa atrada, Tiem, kas par mani tādi ņirgs un tādi būs, to es vienkārši zinu, pateikšu tā, ka kā apsargs man teica, kad bērnus vecāki zaudē katru nedēļu. Un, lai tos bērnus atrastu, ir jāpieslēdz, dažkārt jāpieslēdz ne tikai apsargi, ar apsargiem dažkārt nepietiek. Pat policija. Tā kā visiem nodresējiem pateikšu tā, kad bērnus pazaudē vecāki, un tas ir tā teikt norma šajā kretīniskajā globalizācijas un pidrizācijas periodā, kurā Latvija, diemžēl, ir pionieris, un es vienkārši neatpazīstu, un nemaz, acīm redzot, diemžēl vairs nemaz negribu pazīt to valsti, kurā es, diemžēl, esmu piedzimis, jo vienkārši šitā valsts ir vienkārši, kā lai pasaka, buferzona rietumiem, krancītes rietumiem. To, ko rietumi dara, to Latvijas kangarāts vienkārši skrien ar tādām izpildīt. Tā kā kretīni ir tie, kas vēl par zilzemniekiem, kretīni ir tie, kas vēl par ienatību, par kangarātu. Kretīni ir tie, kas vēl par regresīvajiem. Tā kā līdz nākamajai reizei. Un uz Maksimu lūdzu nebrauciet un neiepērcieties. Atā pagaidām.